pirmā diena jāpēc tāda neliela pārtraukuma. Viena sezona pirmkārt pats diezgan vēl sākās jaunais dievs atnāca ar ziemu. Bet kaut kādas apņēmības pilnīgi bijām sagatavoties ziemas rallijas, bet kaut kā vienas otras trešās lietas, ka rallijas palika kādās plānā. Tas rezultāts beigās mūs tā kā bišķi vienā ziņā pārsteidz. Nu, varbūt atkal izmantojam nedaudz to Latvijas rallijā sākto taktiku, varbūt nedaudz lēnāk, nedaudz ātrāk. Esam atkal bišķi slaidāt tajā braukšanā, varbūt kaut kur atkal lasīšanā kaut ko pamainām, un tas rezultāts uzreiz tikai pieaug. Bet, nu, lielā mērā jau redzams, ka tas rallijs ir grūts un tomēr, nu, daudz arī tomēr sakļugas. Šodien kaujas apstākļi, protams, varētu gribēties vairāk, bet te pašā laikā, ja pastāst arī bez jebkāda treniņa līdz sacīkstē esam nobraukuši, domāju, pietiekami pieklājīgi, kā jākāpina temps ir pārējiem rītdien. Tā kā nekādas solītas šodien nav izdarītas. Zin kā, nu, tā tīri klasisks kļūdas mums nav, nu, kad es vai Mārtiņš pazūdam, kur mēs atrodamies, bet, nu, zini, ka šitā ātruma jau, nu, tomēr jāsaka, tas temps ir ļoti svarīgs, kā tas raitums, ritums, tāpēc tas, ka mēs esam pēdējo reizi oktobrī vispār sēdējuši automašīnā, nu, jebkādā, ne tikai sporta, bet arī pieraksta automašīnā, nu, tad tas tomēr laikam dod savu rezultātu. Otrā diena jau pavisam cits skats, ir kļūs ir gaišāks, mums jāsaka tā, mums braukšana arī jāsaka ir gaišāk kļūs, laikam vai acu gaišums parādījās, vai kaut kāds prāta gaišums. Mēs pat esam tik ātri uzbraukuši, ka mums tūlītās taisās jaukt ārā vai neesam kaut kādu raķešu degvielu ielējuši. Esam nobraukuši 2 dienas ralliju, kā jau teicu iepriekš, nebijām īpaši gatavojušies, un otrdien vēl tā kā bija pieņemts lēmums tomēr nebraukt, ņemot vērā to, ka neesam varējuši sagatavoties, un trešdien kaut kas uznāca, ka tomēr nevajag braukt. Stress šodien nebija, un arī redzējām to, ka no pirmiem ātruma postiem tās temps aiziet kaut cik, nu, vienmēr ir kļūdas, ja nav treniņas kļūdas, protams, ka būs. 19 km tajā dopā, protams, parādījās kaut kādas kļūdiņas atkal, bet tas nav nekas krimināls, tas ir tāds, kas ir jāslīpē. Rallijs ir rallijs, un nebūtu jāaudzina mums jaunā paudze, un jāstrādā, lai varētu jūs pavarot un arī sportam nopelnīt. Tā kā, nu, es domāju, ir ļoti labi, ka mēs vispār esam trasē. Otrā vieta gan Igaunijā, Latvijā, es pat nezinu, man pat liekas N-grupā pirmā vieta. Tā kā, nu, jāsaka, treniņš ir izdevies. Un tad jau nav ko žēloties, ja esmu uz piedestālu, tad ir kādīgi jāpriecājās. Nu, būtu vēl sestdien, tad varētu stingrāk šampaniet no kalas iedzert.